Esiet sveicināti šīs nedēļas raidījumā. Kā jau katru nedēļu mums ir dots pārbaudījums. Šīs nedēļas pārbaudījums bija uzvarēt stīgu kārtingos. Bet, lai mums būtu kaut mazākā iespēja viņu vinēt, stīgs brauks ar šo. Tam ir divi stīgu spēki, viena pašdarināta rokas bremse un, protams, ne tik mīksts, bet tomēr praktisks sēdeklis. Un, protams, kā pirms katra nedēļas pārbaudījuma, mums vajag kārtīgi ieturēties. Diemžēl no Maksimas mēs iznācām tukšām rokām, jo tikām padzīti. Esiet sveicināti atpakaļ studijā. Ar mums studijā šodien ir autobusu vadītājs Ingmārs Lociņš. Pastāst kaut ko vairāk par savu rutīnu. Kā tu zini, es jau braukāju ar Mercedes-Benz autobusu, kurš ir apmēram 10 metru garš. Godīgi sakot, viņi man mainās. Viņi arī būtu ar 15 metru gari vai arī 10. Kādu, kur reizi man iedod? Labi. Viena lieta, ko es vienmēr gribēju noskaidrot. Kā jūs šoferi nokārtojat dabiskās vajadzības? Ir ļoti daudz dažādu varianti. Kā, piemēram, es izdaru tā. Es apstādinu autobusu, aizeju tuvāk pie mātes dabas, aizeju, es nokārtoju savu biznesu, nāk atpakaļ svaigs, kā tikko piedzimis. Ko cits cilvēks saka? Viņi nav priecīgi, tāpēc varbūt viņiem jāsteidzās, varbūt nē. Bet es izdaru savu. Jā, tieši tā. Un ko jūs teiktu, ja mēs tevi no 10-metrīga monstra iesēdinātu 1-metrīgā kārtīgā? Es domāju, ka tu nebūtu diezko gudri izdarījis, jo es varētu visu sačakrēt. Redzēsim. Īpaši to mašīnu. Redzēsim. 3, 2, 1, sāc! Samērā lēns starts, pēc tam tas tā, visaucieniem ar tevi. To es vedu līkumam. Vedu līkums tika izņemts samērā lēni. Tā, pie bremzītes ir lietota bremze diezgan pamatīgi. Tuvojamies amurgalvai. Sāns līdz pie amurgalvas pārāk liela. Tā, tuvojamies stīgu taisnē, kurā viņš nedraudzējas ar gāzes pedāli. Ļoti labi, bet vajadzētu vairāk uzspiest gāzīt. Un finiš taisnē. Finiš. Rezultāti ir ienākuši. Salīdzinoši ar stīgu, tie nav no tiem labākajiem. Vispār tie ir šausmīgi. Tāds rezultāts ir 3 minūtes un 21 sekundi. Kaut gan stīga rezultāts ir 1 minūte un 10 sekundes. Bet vai tas slikti? Tu stīgu nekad nevar apdzīt. Tu pat nevarēji apdzīt. Jā, es nevarēju apdzīt. Kā teikt bremzi? Kustamies tālāk. Tabulā pievietojies pēdējais. Es kā? Pēdējais. Kāpēc? Pēdējais. Es tik tā centos, Es spiedu grīdā. Es nevaru uzlikt labāku laiku, Nē, nevarēju. Es tev nevedīšu autobusā vairāk, nekad. Man ir autobus. Tev nav autobus. Nopietni. Un tagad skatāmies mūsu pārbaudījumu.
always look on the light side of life. Yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, 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 chacaron. Chacaron, 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 chacaron. Riders on the storm. Kā vienmēr, Stigs paliek neuzvarēts. Tas arī būs viss šim raidījumam. Tiekamies nākamnedēļ. Uz redzēšanos! Раз, это хардбас, все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы.